Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem. Nu ko, kamēr mūsu Rīgas dinamieši aizvada grūtus un smagus treniņus Valmierā, lai cīnītos pa vietu sastāvā, tikmēr mēs, Dinamo fans, atrodamies pašlaik Aldara galvenajā mītnē, kur tiek arī darināts jaunais Rīgas Dinamo alus. Un mēs būsim vēsturiskā notikumā, kad pirmo reizi tiks pudelēs lietas jaunais Dinamo alus. Kombinācijas starp karameļu iesalu, gaišo iesalu un apiņiem, kuri ir selektēti, kuri ir izvēlēti tieši šim alum. Un šā garšas buķete kopā ar aromātu dos šo unikālo, jo viņš ir tāds kā dzintars, viņš nav ne gaišs, ne tumšs, viņš ir tāds tieši ar tādu krāsu, kāda man šķiet vajadzīga, lai uzturētu, lai atbalstītu komandu, lai būtu omulīgi un lai būtu arī te pašā laikā nepārāk smagi. Jā, un sakiet, varbūt cilvēkiem interesētu, kāda varētu būt šī alus veikala cena aptuvenā? Veikala cenu mēs nenosakām, bet mēs domājam, ka viņa būs tādā vidējā līmeņa segmentā, kuru varēs atļauties katrs patērētājs. Neaizmirsīsim, ka 1 centīms tomēr iet komandai. Vai tu, Jurčik, vari pateikt, cik tu ilgi gaidīji Dinamo alu? Tas ir kā minimums 2 gadi, tas ir točna. Un esi jau nogaršojies un kā garšo? Jā, godīgi sakot, forši. Un iesaku visiem faniem izmantot tikai šito aliņu. Ar ko viņš ir garšīgāks nekā pārējie? Dinamka.